šai vietai ir kaut kāda, pat ne kaut kāda konkrēta pozitīva enerģija, un tas ūdens ir kaut kāds mēdījis vai šīs enerģijas nodevējs. А у тувинцев как? Не украл, ты не мужик. Вот и все. У них вот так вот. Поэтому тут уже... Так что там дальше поедете, где чего, если тут в долине кто-то, мало ли там пьяные, да, сразу говорите, мы родственники приехали к Але из Риги. Все, потому что все прекрасно знают, что я здесь одна, и вообще в республике я одна, да, вот. Ну, и вот. Мы родственники, да, братья, все, да, вот. А вы все темненькие, как и я, так ничего, нормально. Братья, друзья, так что все, да, без проблем. Мы Хали приехали из Риги, уже все. Šī tā sieviete, kas no Olēnas, viņa ir pēc tautības, vismaz krievalodīgā, es nezinu, pēc tautības, kā pilsonības latvieta, un viņa arī patīk, ka viņa runā, мы латыши, un viņa, tas ir patīkami. Es arī tādu cilvēku arī tad uztveru par savu tautieti, ja, nestoties to, ka viņa latviski vairs īsti nerunā. Да, вот это вот чисто, там очень мощно, да, вот алтайцы очень поклоняются, верят и всему. Да, я и сама стала верить, да, вот, Почему вот висит диаломат, да, это же не просто ленточка, да, это все-таки поклонение духом, да, вот, разрешение, прежде чем пойти, надо повесить. Мы тоже вот едем через эти все каравалы, там стоят ленточки, мы не знаем, если ты не знаешь обычаи, да. что-то... Да, лучше не вешать. Нет, конечно. И там всего можно несколько цветов. Это белый, желтый, голубой можно повесить, да, вот и все. И у него определенный узел идет, да, что, да. Одна лента должна длиннее, другая потоньше, короче. Я с вами уже и русский начинаю, да, вот я алтайский. Но вчера все лежала, вспоминала, потому что думаю, где-то какие-то слова. Не могу, мне алтайский приходит на ум, и все, да, вот уже, говорю, и ладно, да, вот, мы уже, так что, было очень приятно с вами, очень приятно, да, я очень рада, что вы добрались, что все так вот встретились на этой земле, да, и правда, такое ощущение, как будто, знаете, вот я домой съездила, ну что, как говорим, по матрешкам, да, Jūs negribat pagaršot? Горячую еще. Lai atdzīst. Горячее нельзя. Не. Да, и надо отдохнуть, да. Pārcep. No sirds. Čau! Parasti ir tā, ka kaut kur tā aizbrauc un, teiksim, tā ainava ir tā, ja tu brauc kaut kādas dienas 3, 4 vai 5, tev viņa, teiksim, paliek viendabīga. Bet te tomēr tajā Altajā ir tā, ka kaut kas mainās. It kā liekas, ka tā ainava ir tieši tāda pati, bet tā daba visu laiku pārsteidz. Tur pamainās tādi koki, pamainās tādas, teiksim, kaut kādas sūnas vai pļavas. Mēs šodien kaut kādas 6 stundas pavadījām ceļā, meklējot teiksmām apvīto augu, kurš Latvijā brīvā dabā nav sastopams, vismaz parasti, ja. Bet savukārt šeit, pēc vietējo vārdiem, viņš aug gandrīz aiz katru stūri. Un te viņš ir. Tātad Cannabis vulgaris, jeb kaņepe, kur viņai raksturīgā 5 lapu lapiņa, ja, kas rotā daudzus Amsterdamas suvenīrus. Atšķirībā no Latvijā augošajām kaņepēm, šī ir tāda, kura pēc vietējo krievu vārdiem reāli prjot. Ja. Katrs šo vārdu, nezinu, kā to īsti iztulkot precīzi, paņemsim uz nometni līdzi
tālākiem eksperimentiem. Protams, mēs viņus nepīpēsim, mēs viņus vienkārši liksim zem mikroskopa, testēsim. Jā, maiss arī ir jau sagatavots, bija jau sagatavots. Labi, paņemšu visu lakstu, ko tur čakarēties. Pēc tam jau attīrīsim viņus. Es skatos, ka te tikai čamšļi ir tikai pa lielāko tie. Čamšļi nav vajadzīgi. Vai ne? Jo pēc ķīmiskās analīzes, kā Edgars teica, ir maiga, vājas iedarbības. Tāpēc vajadzētu vienkārši saprast, kad ir īstais variants. Paņēmām stopētājus. Vienam no stopētājiem bija vienkārši uzpūties zobs. Tas bija tīri tā kā... Es teiktu, vēl viens seja. Viņam bija iekais zobs. Un Džeks stāstīja, ka tu ej noplēs čamsli, jā, ko sauc par kaņepu vietējo, uzpīpē un ir labi. Man jau liekas, ka viņam bija bišķi pa daudz ibumetītes sadzerts. Tad ir tā, ka viss, man liekas, paņemts. Edgars, būs labi? To vārdu nevajag. Tu esi pierakstījis? Viss pH līmeņus. Ūdenskrituma diena. Marihuanas brīvdiena. Nē, sauksim šo par marihuanas ūdenskritumu. Vaks viņam liekas, ka viņš tikai filmē. Tā nav kamera īstenībā. Luķis. Kriš, kur to pagali tur? Kāpēc tu sēdi uz kameras? Ar alus pudeli nevis nefilmē. Hei, melnā pantera, baiglunkānā, šī nakts ar tevi nav pirmā pēdējā. Hei, melnā pantera, baiglunkānā, dejo par rubli uz galda vakarā. Es jūtos visu laiku labi. Varbūt bišķiņ piekūst kaut kad no braukšanas, tās kratīšanās, tad nervi uzdod. Bet, ja man visu laiku tā jāindicē, es visu laiku jūtos tādā kaut kādā vieglumā. Un varbūt tā ir tad jau anestēzija, ko dod šī enerģētika vai vide. Tu jūties visu laiku viegli tā šeit. Patiesībā grūti ir visu salikt kopā, bet mums jau vēl pasākums turpināsies, bet šīs nedēļas laikā vien redzēto jau pagrūti visu salikt tā uzreiz. Droši vien tam kaut kur būs jānosēžas un pēc tam tās, atmiņas vai atziņas, kas tur varētu nākt. Bet tas, ka mēs izbraucām cauri meža stepei, tad viens gabals pat kaut kas līdzīgs Tuksnesim bija, tad kārtīgā kalnu mežā iebraucām, attiecīgi ar visu augāja un visu pārējā maiņu. Kā parasti, pie gariem pārbraucieniem tas ir interesanti. Altaiskij kraj un Altaiskija Respublika. Tas nav viens pats, man likās vispār, man vispār viss bija pilnīgi sapatrojis savādāk. Man vispār likās, ka Altaiskij kraj ir ģeogrāfiska vienība un kā kaut kalnu grēda vai līdzenums, un Altaiskija Republika ir kā administratīva vienība vai ģeopolitika. Tā, labi. Var sakot, bet izrādījās, ka Altaiskija Republika ir viens objekts, Krievijas federācijas vai objekts, un Altaiskij kraj ir cits. Ja, viņi atšķirās pēc tā, ka Altaiskij kraj ir kā apgabals, ja, tā nav republika, bet Altaiskija Republika ir jau kā ar augstāku autonomiju, ja, un ar augstāku pašnoteikšanos nekā ir Altaiskij kraj. Un tad bet tāda saturiskā atšķirība ir tāda, ka Altaiskij kraj apdzīvo krievi vairāk, un Altai Republiku apdzīvo altajieši, ja, kā nācija vairāk. Satikām jātnieku ar zirgu. Tā kā mēs jau padzirdējām, ka visi tilti ir aizskaloti,
māja palos, tad tādu meklējam jaunu ceļu. Veidu, kā nokļūt līdz Katuņas upē. Un tad ceļa malā redzam brauc jātnieks ar zirgu, vietējais altajietis. Jānis ar viņu ilgi tur skaidrojās par to karti. Mums jau no malas likās, ka viņš viņam neteiks pareizo virzienu, kamēr izrādījās, ka viņam vajag ieliet. Tad mums likās, ka tā jau kaut kā tāda šantāža vietējā, ka vajag ieliet, un tad viņš pateiks pareizo ceļu, tad viņi tur karti šis tas, un tagad tādi viņi ir abi divi piesēduši jau. Guņš ielēja šņabi, arī divreiz gāja. Tāpēc, ka bija pamāz, es pusglāzi ielēju, domāju, ka pusglāzi tā, tas mēriņš tāds, man diezgan ilgi jācīnās ar to pusglāzi būtu, bet viņš saka, pilnu vajagot. Tā, viss kārtībā, laižam. Jānis stāstīja, ka šitas čalis izrādās vakardien tā piemets muti, ka nolacies no zirga. Un tagad pamodies tikko no rīta un brauc mājās. Un tāpēc gribēja pahmeļnuce. Kādas grūti izskaidrojami tā loģika. Stāstīja, ka no šitiem te kalniem, ka laikam mēs ar Taraktoju, kur pie tā ciema piebrauksim ķipa, ka tur tipa iet kaut kur kreisajā pusē, tā riktīgi nesapratu kaut kāds krusts koka stāv vai kas kalnā. Tā esot vieta, no kurienes no šeienes esot uz Krievu Kremlu, uz mauzolei Ļeņina veduši marmora, ķipa, ka šite marmors šajos kalnos. Tātad, reku Jānis atrada veikalā mazu simboliņu, kas ir jašma. Es nezinu, kas ir vidējais akmens, iespējams, ka arī jašma, varbūt citā krāsā, nezinu. Kas kaut ko atgādina. Droši vien, ka filmu skatoties varētu katrs uzminēt, ko tas varētu atgādināt. Tas būs kā mūsu mazais ekspedīcijas simbols, kas nāk Latvijas karoks no Altē. Vienkārši skaisti ir šeit. Ja es neko negaidīju, un viss vienkārši ir... Tas pat nav skaisti, mums vienkārši aizrauja elpu. Tāda aizgrābtība rodās. Nevis, tāds... Aizā 4 dienas pavadījām. Labi ielē, jā. Beidzot esam atkal tikuši augšā un varēsim doties tālāk vēl augstākos kalnos. Gadus 20 atpakaļ uz šejieni atbraukt tikpat kā bija neiespējami. Šobrīd ir vismaz tas serpentīns tur uzbūvēts tai pārējai. Tur kaut kā tās mašīnas var atbraukt, bet pilnīgi noteikti, ka pārskatāmā nākotnē tur lielie autobusi nebrauks pa turieni. Tā kā, tas ir ekspedīcijas pasākums noteikti. Bija forši, tikai vienā brīdī braucoties Kaspar bija tāda putekļi, ka redzēt neko nevarēja, mēs bijām spiest uztaisīt lielāku atstarpu nekā bija. Bet mašīna izturēja, viss kārtībā, grūti nevienā brīdī nebija. Tā kā viss labi. Īstenībā nebija. Kaut kā nebija. Vienā brīdī, tā kā vairs tu neredzi ceļu un tev putekļu mākonis ir tāds, ka tu nesaproti, kur ir mala, kur ir otra mala, tad varbūt drusiņ bija. Bet tad vienkārši pagaidi kalnu vidū, uztaisi to atstarpu lielāku un viss kārtībā. Putekļi daudz vienīgais. Tagad pilni mati, pilni cepuri, viss ir putekļos, ir rokas ir putekļos. Tagad sanāk varbūt bišķi vairāk pie tās stūras būtu, jo mēs Kasīti Kasparu esam divatā mašīnā. Mēs braucam ik pa 2 dienām, 2 dienas viens, 2 dienas otrs. Un tad man arī ļoti gribējās to mašīnu braukt pašam pie stūras, tās vietas izzināt, izbraukt tos trakos kalnus, serpentīnus, kuras dažbrīd tev liekas, ka tu biks var pielikt. Liekas, ka netiks līdz galam vai vēl kaut kur, un galvenais, lai tā tehnika tev visu laiku aizved līdz galam un nekas viņai nenotiek. Paldies Dievam, viss ir ļoti kārtībā, nekāda vaina. Vienīgi tas, ka tad, kad tu esi pie stūras un ceļš tādos kalnu ceļos, tad varbūt tu bišķi mazāk redzi nekā blakus sēdošais, tas tā. Bet, es centos parasti nedaudz atpalikt, lai nav tik daudz tie putekļi, un arī braucu bišķi lēnāk, lai tomēr tā tehnika arī, mums vēl ir jābrauc 2 nedēļas, lai viņi tomēr izturētu līdz tam galam. Bremzes mums neviens nav nosvilinājis. Ātrumkārbām arī viss ir kārtībā, tā kā... Labāk, lai rīt sāks skrūvēšana nekā vakars. Vakar negribējās vairāk, nestāvējās. Vienkārši mums bija pieredze Nižņī Novgorodā, kā vakars sāks skrūvēšana, tad labāk, lai rīt sāks skrūvēšana. Patrolītim arī tur piemetina, tur
tad virsbūve atkratījusies, atļeperējusies, ir no metinājumiem vaļā. Tad tur arī saksofons, kā vienmēr pierādz viņam, tas ir standarta kaita, kā aizbrauc tālāk par savu skursteni, tā kaut kas noveļās. Tipa. To tur sametinājām un salējām eļļas. Bet tā, viss ir, kā saka, uz doto brīdi, ja godīgi jāsaka, tehnika, paldies Dievam, turās, un es tā ceru, ka viņa mūs tā arī turēsies līdz galam. Lai gan īstenībā pārbaudījums tie ir skarbais, tāds celulīts ir, ka tur reizēm liekas, ka gribās izkāpt ārā un vienkārši iet ar kājām, jo tā sit visu mašīnu kopā, kad netur nervu sistēma, tā varētu teikt. Tur akmeņains ceļš, kur Krievijā nav akmeņains ceļš, visur. Beļķis arī nav, nav vēl bijis baigais lietus, ja būtu lietus, tad droši vien arī būtu kreņķis, jo dubļos esam bijuši, visur esam bijuši. Tad normāli granķirovka ar lielu trepi, tas ir tāds standarta ceļš, man liekas, Krievijā. Tas nekas tāds nav. Jā, tā kā visi kārtībā. Te visādā ziņā lielākā daļa ceļu ir tādi, pa kuriem šie lielie autobusi vispār nebrauc. Mēs jau smējāmies, autobusi tur armijas mašīnai, ko par aizmugurē ir uzlikta kulba un tajā tur atved, es nezinu, cik tur, 10, 15 cilvēkus, diez vai vairāk. Par šitām 4 dienām sev esam kārtīgi nomocījuši, izmocījuši. Ēdamā mums vairs nav, guščonks nav, vienīgais, kas palika sēmuškas. Tas vienīgā barība, kas mums ir tagad. Ko vairāk vajag? Majonēzi ir, maize ir. Vispār var ar to pašu paēst. Tagad vēl klāt šprotus. Par ideālākās brokastis. Es domāju, šī brauciena laikā mēs veltīsim majonēzē kādu dziesmu izdomāsim. Viņi mums līdz šim ir izglābus visu sēdienu reizes. Iešu taisīt vēl vienu majonēzi maizīti. Atsēt tikai Jānim bišķi tāds šprots. Jā, bet citādi būs. Vakar braucām un sapņojām, kad varētu ieēst mājās samarinētu šašliku, ķipa uzgrilētas baltalksnīši ar valmieru maižas vai kaut kādu piebalga saliņu un biespieniņu varētu ar siļķīti un sviestiņu. Oi, labi, nav ko sapņot. 2 nedēļas vēl līdz nav. Sīkais gans kaut kāds nav. Es dabūju veselu pusmaizīti ar šprotēm, tev viss pārējās tagad ir. Kā viņa? Mēs vēl neatzīst? Viņa paložina. Nē. Janki, jūs tiekat pašgalā. Pusbunģiņi jums tur ir ar šprotēm. Ļoti karšīgs. Kumis. Perfekts zāles visam. Dievu dzēri. Tēvis. Raudzēts zirgu, ķēves piens. Ar 1,5 grādiem. Ļoti labi ietekmē nervu sistēmu, gremošanas traktu. Tas jau tur, principā, nav tādu orgānu, ko viņš pozitīvi neietekmē, ka visu organismu uzlabo. Pie tam diētisks. Tauku tikpat kā nav. Patiesībā, jā, alkohols ir vairāk nekā tauku iekšā. Pirms es iepazinu kumis, dzīve bija daudz garlaicīgāka un neveiksmīgāka nekā tā ir tagad. Dzeriet kumis, vismaz pusotru litru dienā. Tā kā to darās. Ņem. Bet jums ir jāpamatīt kādam tas kumis, lai jūs saprastu vispār. Pagaidām, vienkārši pagaidām. Jūs redzēsiet, šis cilvēks tūlīt acīm mirklī mainīsies. Viņa dzīve mainīsies, pastiet. Viņš gribēs kumis vēl un vēl. Mažo pēc kādas sidru bišķi. No sīdra viņš arī garšā, tāpēc sīdrs pat garšīgāk. Redziet, ar viņu jau notiek pārvērtības. Pozitīvi. Viss, viņa dzīve vairs nekad nebūs tāda, kā bija. Apsveicu jaunajā kumisā. Kumis. Kumis ir ļoti vērtīgas īpašības. Tas, kas bija rakstīts uz viņa, tas arī perfekti apstiprinājās, kad kā tur kuņģa zarnu trakta motoriku veicina ļoti labi. Pārāk. Jā. Ko es citu varu teikt? Patiesībā pārsniedza cerības. Pārsniedza, jā, pārsniedza pat pašu kumisa tilpumu. Jā, vietējo tradīciju izpēta, jā. Un Edgars ir izdomājis jau biznesa plānu, ka viņš varētu eksportēt no šienes kumis uz ķēvis Latviju. Tā nav. Kad sāk lidot skārda un akmens gabali visādi, tad ir mans mīļākais laiks.
Es ceru, ka mēs šeit paliksim un uzbūvēsim telti. Un es gribētu, lai mēs paliekam šeit vairāk par vienu dienu. Jā. Lai izbaudam kārtīgi, jo nāk arī kaut kas lietutiņš nāk. Patiesībā ir tāda, ka šitas brīnuma lukturīts izgaismo daudz vairāk nekā varēja iepriekš redzēt. Te visur ir tā labi izvietota kazu tāda mēsliņa nelieta. Piemēram, arī starp Sairas buņģām konkrēti viens stāv. Te paplātas te. Dzīvsudraba termometru racēji. Kur tu vēl zini, kur izmanto dzīvsudrabu? Es zinu tikai padusītē. Te izrādās rekur ir rakts. Kristaps aizgāja noskaidrot, vai vēl ir. Kastēm esot tāda leģenda klīst, kad esot vēl iespēja dabūt termometrus ar dzīvsudrabu šeit. Tur baigi vēs iekšā. Tajā gan ir augstāk, tur ledus, viss ir uz grīdas. Tātad līdz šitai vietai ir betons. Te kaut kādas vēl trubas ir gājušas iekšā, redzi? Aizspiestas iet. Un te sākās koka daļa, kur ir dzelzs durvis, pa ko tiek šahtā iekšā. Šitien gaida rezīna. Un tālāk ir, redzi, cik nu tur var. Tik tālu mēs redzam. Reku te ir viena betona daļa, un tur tālāk pēc kaut kādiem vēl 30 metriem ir vēl viena betona daļa. Tā kā šī te, kas ir tā kā drošā vieta. Un pārējais viss ir... Reku var redzēt, pārējais viss ir no šādiem kokiem, kas reku augšējā daļā ir saplēsājuši un tā kā noslēkušies jau uz splīšanu. Un vai gribās aiziet tur, vismaz līdz tai nākušai samūrētai daļai. Reku, ko mēs redzam tur tālāk, kas ir atspīd balta. Bet tas nozīmē iziet cauri visam šitam te tunelim. Un apakšā ir ūdens. Nu, katrā ziņā betona daļa ir ok, tā nevar sabrukt. Nē. Labi, bet tā ir tikai 40 centi uz pārējo visu. Edgar bija? Bija, jā, nekā Aliņš ir? Dzīvsudraba nav vairs. Augsts aliņš ir nav? Viss dzīvsudrabs aizstieps. Nē, viss izlaidzies. Es nesaprotu, kāpēc Džeksons nefilmēja Gredzena pavēlnieku Alteja republikā un filmēja Jaunzēlandē, kas, es domāju, 10 reizes dārgāk, jo šeit ir tā vidas mainība vienas valsts ietvaros ir, es domāju, reti kurs tāda. Ir liels valsts, kur ir viss, bet šeit stepe, kalni, klintis, pļavas, ainaviskas, kalni, pauguri, upes, jā, tai ūdens. Kā tu saulrietu redzēji, vai nav kā ceļā, nu? Ja iet tad tas jāskrien bija pirms brītim, tagad velkās, nu? Tā, Kā vienmēr, kad Pēteris taisās slēgt ārā lielo lustru, tas sākās lielā karadarbība. Uztums. Redzēsim tūlīt, kā te beigsies tas pasākums. Tālāk izskatās drusku cerīgāk. Beidzot bezceļš. Ka te uzlītu lietas, tad te varētu degunu pārpināt.
meteorītu ieraudzījām. Tas bija īstenībā, tas bija tā vērts apskatīties to meteorītu, kurš ir liels, un mums arī bija gids, kurš izstāstīja ļoti plašu informāciju par meteorītu. Tā kā, es domāju, filmā būs pietiekoši atspoguļojums par to, ko iespējams, ka Latvijā daudz nemaz nezina.